Čau visiem! Pirms kāda laika biju Līdeku copē ar gidu Kasparu Holmsu. Ritīgi foršs čalis, kurš pastāstīja kaut kādus savus noslēpumus vai arī vispārīgas lietas. Es pieļauju, ka daudzas no tām ir dzirdētas, vienkārši piemirstas, ar kurām padalīšos arī es. Kaut kādus lietas pastāstīšu, stratēģiju, kā meklēt zīvi, kā viņš iesaka meklēt līdeku dažādās ūdenstilpēs. Un tas varētu būt noderīgs kādam no jums. Un tādā veidā ar viņa metodēm viņš ar saviem klientiem nokir vairāk kā 30 zīvis dienā. Arī mums, protams, ķērās ļoti izcili, tomēr jāsaprot, ka tas ir pats māja sākums. Un ielikšu arī kaut kādus citus video no copēm, kas bijušas ap to laiku, lai forši skatīšanās. Kas ir gidēta copa priekš tiem, kuri nav nekad neko tādu pieredzējuši? Principā ir cilvēks, kurš profesionāli nodarbojas ar zīvju ķeršanu, šajā gadījumā spinningošanu. Viņš principā ievada copes taktikā, pastāsta, kā viņš plāno copi, kur viņš izvēlās braukt un kādas vietas izvēlās apmētāt. Vispār interesanti, tas pakalpojums, protams, ir maksas un nav lēts, bet noteikti ir tā vērts. Jo cilvēks, kurš ar to nodarbojas profesionāli, sporta copē, pat sportisti pie viņiem brauc un prasa padomus, ieteikumus. Tādi dažas galvenās atziņas, ko es ieguvu no tāda veida copes, ir taktika izvēloties pusi, kur sākt copēt. Jāskatās ir vietas, kur vējš nes kaut kādas barības vielas uz krastu. Tajā vietā vairāk lokalizējas mazā zivs, un attiecīgi, kur ir mazā zivs, tur arī dzīvo plēsējzivs. Tas saplēs visu, ko var saplēst. Jā. Un 10 operācijas. Dūsīs, bet Jā, ir jau kadrā, met iekšā. Ka esam izvēlējušies vietu. Tālāk, jo mēs runājam par maiju, tad maija sākums ir labs, kur meklēt zīvi pie lēpenēm. Jo lēpenes vēl nav pilnībā saugušas, pieņemsim, ka šeit ir viss pēc tam vasarā pilnīgi viss aizklāts ar lēpenēm, tā ka te nav kur nolikt laivu. Un nebaidīties mest iekšā zālēs. Vienkārši varbūt nevajag mest ar trīsžuburāki, jo tas ķersies visur un vienmēr. Jābūt atbilstoša izmēra auklai, lai nepieciešamības gadījumā vienkārši viņu izvilkt ārā, izraut no zālēm un nav visu laiku jābrauc klāt. Un strādāt ar vieglākiem svariem. Tas, kas man likās interesanti, ka arī līdeka, kura dzīvo 7 un 8 metros tādā dziļumā, viņa mierīgi var uznākt pakaļ māneklim 2 metru dziļumā. Attiecīgi, nevajag baidīties likt vieglāku atsvaru. Es kā forši, saulīte spīd, es domāju, uzsils un būs. Jā, ir. Jā, smuka. Es domāju, ka nevajadzēs. Bet un aktīvi. Uzreiz zivs, uzreiz pirmais metiens par to vietu. Plus mīnu. Jā. Labi. Lieliski. Var sapildēt. Davai. Piemēram, zivs ir aktīva, tad arī 2 metru dziļumā viņa paņems mānekli, kurš peld 20 cm virs ūdens. Tas nozīmē, jo vieglāks svars, jo mazāk iespēja, ka sakiets kaut kādas zāles un vēl kaut ko. Plus vēl tās zivis, kuras stāv nevis
ūdens apakšējā slānī, bet vairāk pa vidu. Arī būs iespēja noķert, ja mānekli vilks vairāk gar ūdens virspusi. Attiecīgi tās zivis arī būs tās, kuras var pieķerties. Ir. Ir. Jā. Šī bišķi smukāka. Jū. Uzslīdējām vienkārši paskatās. Tās ir, kur ir uzreiz. Mēģini saņemt. Otrā kārtē Par krāsām runājot. Viņš stāstīja, ka nekādas īpašas izmaiņas copēs, ko mēs arī pārliecinājāmies copējot ar Kasparu, krāsai nav tik liela izteikta nozīme. Varbūt izteiktāka nozīmē ir kontrasts. Piemēram, ja māneklis ir balts, tad, ja ir kāda melna svītra, tad māneklim grozoties šādi ir tas kontrasts tumšāks, gaišāks, un attiecīgi tā zivs labāk ierauga. Nu, pieņemsim zivs peld, un visu laiku ir kaut kāda toņa maiņa. Un tā zivs labāk pamana. Ja pieņemsim, zivs ir vienkrāsaināka, tas varbūt mazāk radīs kontrastu, bet tas nenozīmē, ka zivi nevar tādā veidā noķert. Pilnīgi normāli, adekvāti var noķert arī vienkrāsainām. To mēs arī pārliecinājāmies, ķerot tīri ar oranžām vai tīri baltām. Rotiņi nepatīk. Ja. Tomēr izspiedām. Jā. Tomēr nav visu izlasījuši. Zelta arī nenāk. Jā. Kāda problēma? Skaisti. Varētu būt. Jo sevišķi sākumā strādāt vairāk ar gumijām, tas ir visuniversālākais veids. Var, protams, likt wobblerus, tvičot, džerpot, bet tā jau ir tāda specifika, kur arī var kaut ko salažot. Nu, no sērijas, ja tu nemāki to darīt, varbūt tā zivs nemaz netiks pievilināta, spēlējot ar to džerku nekorekti. Bet ar gumiju, principā, vienmērīgā vilkšanā, ja tā zivs būs aktīva, viņa arī paņems. Tālāk runājot par formām. Krāsai ir sekundāra nozīme, primārāk ir jāizvēlās forma. Ja pieņemsim, neķerās uz šādas formas zivtiņām. Tas nenozīmē, ka jāpaņem šādu tikai melnu, dzeltenu vai zaļu vienalga. Jāpaņem citas formas zivtiņa, ja mēs runājam par gumijām. Paņem vardi. Šī ir diezgan slaids māneklis, slaida zivtiņa. Paņem pikšādu, tādu resnāku cūciņu. Nu, tas ir jāsaprot, kādas formas māneklis tai zivī uz doto brīdi labāk patīk. Tad, kad tas ir atklāts, eksperimentējot, saprotat, ka strādā vairāk, pieņemsim, pikšāds šodien vai vārde, tad, protams, varat eksperimentēt ar tām krāsām. Nu jā, tāpēc es saku, nevar gribēt visu. Jā. Skaisti. Kāpēc vēl kaut ko? Tālāk, kas ir par tīšanu. Sporta copē mērķis ir noķert pēc iespējas vairāk zivis. Tas nozīmē, ka jo vairāk metienus veiks, jo lielāka iespēja būs, ka noķers vairāk zivis.
mērķis ir noķert aktīvo zivi. Tāpēc nav jēga stāvēt vienā vietā un pusstundu mētāt. Apmētājam vairākus rajonus. Tās vietas, ja tur zivs ir, aktīvā viņa paņems. Ja tur aktīvās zivis nav vērts tērēt laiku un mainīt 10 mānekļus. Un tīt droši vajag ātrāk. Runa ir par pavasari, kad zivs pārsvarā ir aktīva, nav pārēdusies. Protams, var kādu izmainīt zivi ar lēnu spēli, varbūt ar pauzēm, bet tas atkal mazina metienu skaitu. Kamēr, pieņemsim, Kaspars Holms uztaisa 10 metienus savā ātrā vilkmē, tikmēr es iemetot lēni, valkot vēl ar pauzītēm, uztaisu 2 vai 3. Attiecīgi viņš daudz ātrākā, īsākā laikā apskata to noteikto pusi, un tā iespēja noķert vairāk zivis ir lielāka. Laiva jau tur pats tā kā var nemest daudz, viņš tāds daudzīgāks. Jo, ir. Lieliski. Tomēr ir tie mazie gramiņi un poši. Ja tu baigi sastiedīt tos vākus arī, tad būs. Jā. Tāpēc taktika ir tāda: apstājies, fiksi apmētā. Ja šādā veidā ir, pieņemsim, nav īpilota, tad vienkārši pa vējiem apstājies tā, lai vējš panes uz priekšu. Tad turpini tādā veidā apmētā dažādus horizontus. Ja nav, tad dodies uzreiz tālāk. Nav ko kavēties un sēdēt vienā vietā ļoti ilgi. Beidzot. Nē. Bāc un acī. Sorry, mazulī. Acī, pīrāts. Vēl par zivs meklēšanu. Jāmeklē, kurā dienā, kurā vietā tās zivs vairāk ir tendēta apstāties. Ir, pieņemsim, niedres līnija, krasta līnija, ir kaut kāda lēpene, un tad ir vieta, kur lēpene beidzas, un jāatrod tā vieta, kur tā līdeka šajā dienā stāv vai šajā diennakts laikā. Ja mēs saprotam, ka divatā copējot, ka visas copes ir starp niedrēm un lēpiņu sākumu, tad ir, protams, vērts visas patestēt, bet, ja saprotam, ka tur lielākā daļa copas ir pie krasta līnijas, tad tur arī vairāk ir jāuzkavējas, un tur arī tas māneklis biežāk ir jāiemet. Ir vēl viena. Gumija strādā. Jā. Jā, klausies. Jā. Tevi vismaz pa pirāta nepataisīja, tas jālām. Skrien. Neko tādas vairs nebija.
O, vēl viena. Ja? Nemūžam jau. Klausies. Es varu pār 10 eiro pārdot vienu gumīņu jums. Patents nav. Man vienkārši... Sagrauz to gumi. O, paldies. Tas ir... Ātrā amnestība. Ir. Da. Jā. Nu, es ceru, ka līdeka. Nē, nu, būtu forši asarīs tāds. Es nevaru podu. Nu, pagad, davai, tulīt izvilkšu. Un tad pamēģinās es ar vienu roku ar airu pavilkst. Galvenais tieši tajā pat vietā. Man šķiet, ka varbūt pat... šitā būs. Dabūj? O, es arī dabūju. Ideāli. Man tagad jāteikt savu galā. Tad tev vārds atceps? Jā, taču. Īpilots ir baigā štēle. Es sapratu to, copējot ar Kasparu, ka tas ieguldījums, protams, ir ļoti vērtīgs. Tiem, kuri nezin, kas ir īpilots, tas principā ir elektromotors laivas priekšpusē, stiprinās tur, un viņu var izmantot kā enkuru, uzspiežot podziņu, lai tas elektromotors noturtēja vienā punktā, un tā arī var pārbraukt no vienas vietas uz otru. Pieņemsim, es redzu, ka tā zivs šeit nav, es paņemu, man nav jāliek enkurs, es vienkārši paņemu pulti un pabraucu 20-30 metrus tālāk. Turpinu copēt, kas nekavē manu laiku, kas pātrina manu copes procesu. Ja nav, tad vienkārši liekam enkuru, pie šādiem viļņiem es nepaspēju viens apmētāt tik ātri, tad jābūt 3-4 cilvēki laivā, kuri vienlaicīgi meta katrs uz savu pusi. Nu, turpini. Velc uz augšu, cel uz augšu. Vēlā, cel makškari uz augšu. Jā, malacis. Oooo! Malacis. Nu, sakierās. Nu. Wow! Jā, šo te viņu apkārt laivai jau. Ovā, Vēlā, priecīgi? Jā, priecīgi. Ziediņa mīja. Tad ir abām rociņām. Jā. Nu, Bella kādu līdeku izvilka, parādi. Wow, malacis. Met ārā, met viņu tur pāri laivai. Met. Malacis, dod 5. Nekas. Runājot par āķa izvēli. Nav jābaidās likt lielāks āķis. Šis pat ir pa mazu, jāliek ir lielāks. Tad ir biežāk realizētas copes. Tieši tāpat ar offset āķiem. Viņš minēja, ka jābūt, ja mēs runājam par parasto džiga galvu, tam āķim jābūt, tam izliekamam jābūt tādam, ka tu vari iebāzt tīkšķi starpā. Ja tas caurums ir pa mazu, tad jāmeklē lielāks āķis. Nu, ņemsi vēl? Tu pati tēti. Es pats? Jā. Nu, labi. Tēti, malacis! Patīk tev? Patīk tev tāda līdeciņa? Laidīsim viņu vaļā, ja? Nu, aizgāja tā līdeciņa uzliela. Ceru, ka kaut ko no šāda veida videoklipa jūs arī paņēmāt sev un atceraties, jo biežāk brauksiet copē, jo būs lielāka iespēja kaut ko noķert. Skatoties uz aktivitāti iepriekšējos videoklipos, es ļoti lūgšu tiem, kuriem tiešām interesē šāda veida materiāls, ne tikai noskatīties video, bet arī ielikt sirsniņu, piesakot, uzspiest zvaniņu. To es ļoti novērtēju, un tas arī mani ilgtermiņā motivē kaut ko filmēt un dalīties ar savu pieredzi. Neatsakas, tiekamies citos videoklipos. Čau!